yo, let's do it like this. Come on, bring it in. Nu, esiet sveicināti, šis jau ir laikam kāds 26. raidījums, kurš mēs vispār pastāvam un sakarā ar to arī varbūt tās izspēlēsim kādu konkursu un sadarbībā ar veikalu Hoodshop izspēlēsim šo jauko jostu. Tad pavisam vienkārši atstājiet komentāros, kurš tad īsti ir šis raidījums pēc kārtas un kad dzīvesdarbs sāk savu darbību. Un pēc tam nākošajā raidījumā izlozēsim. Kā jūs jau būsiet pamanījuši iepriekšējā raidījumā, tad dzīvesdarbs ir palicis tematisks. Un šoreiz tēma mums būs Krievu latviešu reps Latvijā. Tāpēc šoreiz viesos ir AND un Ozols. Abiem ir liela pieredze bagāža un arī daudz relīzes. Starp citu, cik daudz albumu jau ir izdoti? Nezinu. Nu, apmēram 5, 6, vēl kaut kādas 3 projektos. Vēl, tas ir par solo albumiem, runa. Jā, apmēram tā. Bet es pirmos 2, 3 neskaitu nekad, tāpēc 3, 4. Un tev, Ģirt? Man sanāk, ir 4 albumi, un tad vēl ir kompilācija no Riga Records un kompilācija no Austrumbloks. Kopā kāds 6 sanāk. Jā, diezgan iespējīgs cipars, un līdz ar to varam secināt, ka jums tā pieredze ir diezgan bijusi jau kopš senākiem laikiem, kā 2000. gads AND būs, vai ne? Jā, es saku 2000. gadā. Bet īstenībā, sāku rakstīties studijā tikai pēc 2 gadiem. 2 gadus es rakstījos mājās pie drauga, tas bija pirmie soli. Kas šobrīd, kāda jums šobrīd šī situācija, varbūt tās strādājat par kaut kādām relīzēm šobrīd? Jā, es katru dienu strādāju pēc jaunajām dziesmām un tā tālāk rakstu dziesmas. Tagad strādāju ar Aleksandru Volku, mums ar viņu ir viens projekts. Un arī rakstu savu solo albumu, kur es uzstājas ne tikai kā MC, bet arī kā producents. Es taisu visus bitus un tā tālāk. Un kā ar tevi, Ozo? Es arī esmu apņēmies pēc lielākas pauzes. Man tāda īsta relīze bija īstenībā tikai 2008. gadā. Pagājis jau ir pamatīgs laiks. Šogad būs noteikti relīze starp EP un starp albumu kaut kas pa vidu. Izskatās, ka var pat uz albumu velk, un pat īstenībā ļoti drīz ir plānots nodot viņu visiem klausītājiem jau šajā pavasarī. Cik man zināms, tev AND ir bijušas sadarbības ar latviešu izpildītājiem. Varbūt tās var pateikt, ar kādiem tieši? Jā, man ir dziesmas ar Natre. 2 vai 3 dziesmas mēs uzrakstījām. Saki, kādi bija šie iemesli šīm sadarbībām? Mēs ar Natri jau ļoti ilgu laiku pazīstam citu un respektējam viens otru. Un vienā dienā viņš пригласил mani uz savu studiju, lai paklausīties instrumentālus. Tas notiek ar katru MC, katra dziesma ir rakstīta tādā veidā. Ja mēs runāsim par savmestki, da? Bet nav tā, ka tas mērķis ir varbūt tās, lai iekarot kaut kādu plašāku publiku, teiksim, tu repo krieviski un tu gribētu, lai arī latvieši par tevi dzird? Nē, uz to laiku it kā visus latviešu reperus es jau pazīstu, un man liekas, ka arī kaut kādi viņa fani arī zina, kurš es esmu, bet nē, tikai hip-hops. Mēs gribējām uzrakstīt kopēju dziesmu, mēs to izdarījām. Pēc tam pagājuši kaut kādi 2 gadus, un mēs atkal izdomājām uzrakstīt. Ģirt, arī tev ir bijuši ļoti daudz sadarbības, pat ar Krievijas zināmāko izpildītāju ST. Viena no zināmākajiem, jā. Bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka Latvijā rep izpildītāji mazāk sadarbojās ar dažādām valodām izpildītājiem. Kā tu šo situāciju izskaidrot?
Lokāli tu domā, ja izpildīt? Jā, tieši lokāli. Jā, grūti jau teikt. Es domāju, ka kaut kādas jau noteikti ir ierakstīšanās noteikti, bet vai tam kāds konkrēts iemesls būtu, grūti tā teikt. Varbūt tās vispār tas hip-hops kultūra kā tāda varbūt ir nedaudz apsīkus, varētu tā teikt. Jā, un tas varbūt ir tas galvenais iemesls, kāpēc tas sadarbības tik daudz nenotiek. Un varbūt jau tie, kas darbojas ilgtermiņā, viņi jau arī to pat ir izdarījuši, un tie, kas jaunie izpildītāji, viņi tik lielu varbūt kontaktu nav savstarpēji atraduši, kā varbūt tās tie izpildītāji, kas sākuši ap 2000, pēc 2000. Tajos laikos bija arī ļoti daudz divvalodīgo projektu, bija gan Riga Records, gan Austrum bloks, bija gan arī visādi pasākumi, kuros uzstājās gan latviešu, gan krievalodīgi. Kāpēc šie projekti kaut kā apsīk un nepārgāja jaunā līmenī, bet vienkārši pazuda? Redzīt, iepriekš tev divi pieminētie projekti, gan Riga Records, gan Austrum bloks, tas ir tā kā ar 10 un vairāk cilvēkiem saistīti projekti, un tas nav tik vienkārši, un noturēt un saturēt tādu, teiksim, kompāniju kopā ir pietiekami sarežģīti, jo nevienmēr jau arī visiem izdodās kaut kādu finansiālu apstākļu dēļ arī palikt Latvijā un tā tālāk, tāpēc šādi projekti jau ilgtermiņā īsti Latvijā nekad nav pastāvējuši. Es domāju, viņiem grūti ir pastāvēt tīri no dažādiem apstākļiem. Galvenais varbūt apstākļus tas, kad ir finanses. Ar tādu lielu projektu, ja kādam no šāda liela projekta ir solo paralēli, tad viņš, protams, grib koncentrēties uz savu solo projektu, jo tas arī var būt vērtīgāk un veiksmīgāk, teiksim, viņam kā solo māksliniekam, un atkal tādā kolektīvā noturēties visiem šeit kopā, apzinoties to, ka ilgtermiņā tas nevar būt finansiāli viņam veiksmīgi, teiksim, kaut kādiem tur mās, kad tam pašam Wu-Tangam, ja viņam ir jāsadala savus koncertu honorārus uz 9 cilvēkiem, tad tur beigās, nav visi tik priecīgi, kā ja viņi ir pa vienam, solo māksliniekam, teiksim. Tas ir tīri par kaut ko finansiāli. Tas arī varētu būt, ka viens aizbrauc uz Angliju strādāt, viens tur vēl kaut ko dara, vienam tur tāda apstākļa, varbūt kādam pie ģimene, teiksim, kļūst lielāk un tā tālāk. Zin kā visādi apstākļi varētu būt. Tas ir galvenais. Starp citu, šo divu projektu Riga Records un Austrum bloks ideja autors bija tu un bīdītājs. Jā, Riga Records Austrum bloks pat neatceros, kā īsti mums viss izveidojās, bet tas galvenais ģenerators un kustinātājs jau atkal sanāca es, jā, man tādā ziņā tā ir tāda pieredze ar daudz cilvēkiem, kas, viņi nav, teiksim, kāds piekrist man, ka tas nav pats pateicīgākais darbs, būt par kaut kādu tur vadoni kaut kam tur, kad, visi jau domā, tas ir Džeks izdarīs visu, ko mēs atnāksim, mēs te nofočēsimies, mēs to, tā vienmēr, es jau varu laikam tāpat reaģēties, būt kādā kolektīvā un būt tur kāds cits, un tad jau vienmēr liekas, tas Džeks jau visu izdarīs, visu jau būs kārtībā. Bet man tad jautājums, kāpēc tu to darīji, kādu vada motīvu tas bija? Tas bija vienkārši pirmām kārtām Riga Records kaut kā veidojās, kā pat cik varbūt, teiksim, arī tajā brīdī bija tādi kaut kādi divas fronts latviešu hip-hopā, tad Riga Records tika praktiski izveidots arī tajā brīdī, kad es, teiksim, sadalījos ar kaut kādiem dombiedriem, kas man pagātnē bija, es ar viņiem tā kā kopēju valodu neatradu, es sāku pats tā kā darboties un apkārt man apauga kaut kā cilvēka. Tas, teiksim, apzināti nebija. S.LV mēs reklāmu neielikām, kad esmu jaunu kolektīvu. Tas kaut kā tā, apauga. Zin kā, viens ar vienu iepazīstas, otrs ar otru kādā klubā, kādā pasākumā. Mēs tajā laikā jau daudz pasākums taisījām, gan Zebrā, gan vēl citās Rīgas vietās. Un tā tas vislēnām arī apauga. Bija kaut kāds festivāls, kuros hip-hop taisījām. Tur kaut kāds potenciāls cilvēks ieraudzījām. Atceros tādu grupu Full kādreiz bija. To mēs atradām savu hip-hop festivālu. Tā tas vislēnām veidojās. Austrum blokam tāda īsti patiesi arī iemesli nebija. Tas bija vairāk īstenībā balstīts uz šīm te valodām, uz to, ka varētu paeksperimentēt starp to, kad ir šī sintēze starp krievu valodu un latviešu valodu. Un viens treks pat bija tāds, ka viņš uz atskaņām pat no latviešu atskaņas gājis krievu atskaņu. Līdzīgi tā kā patiesībā man liekas arī ierakstīts arī Gustavam ar Vlaģiem. Tā doma bija. Kādi tie vadmotīvi galvenie, es nezinu, grūti tā viennozīmīgi atbildēt. Cik es atceros, tajos laikos bija tāda напряженка. Bija skolas tieši mainīt. Jā.
it kā bija kaut kādas problēmas, bet ne starp cilvēkiem, bet... Valsts, jā, politikas līmenī, teiksim, jā. Tas arī bija viens no tiem, protams, ne jau mēs apzināti, tāpēc, ka redzējām, ka ir kaut kādi tur strīdi politikā, tagad taisījām tādu projektu, bet, protams, tas bija arī kā vēl viens, teiksim, kas arī bija, varbūt tās kopējas intereses bija gan politiskā līmenī prezentācijas dienā, gan arī mums promo līmenī, tas, kad politiskā līmenī, teiksim, bija tāda interese, domāju, ka pašai pie prezidents mēs prezentējām daļu no šī albuma, tas bija tas, kad parādīt politiskā līmenī, teiksim, sabiedrībai kad var pastāvēt šīs divas valodas vienā valstī, un mums kaut tas likās kā labs marketings, un tādā veidā, mēs to albumu ierakstījām, nebija nekāda, teiksim, skaidri zinām motīva, ka mums ir jāieraksta, tieši tad ir karsts laiks, tieši šīs valodas, šī tautas konflikti ir, bet gadījās vienkārši, kad uz to brīdi arī mēs šo relīzi laidām ārā un bija šis pacēlēs ir jautājums par šīm skolām, atcēla būtībā krievu valodu kā otro valodu, ja nemaldos krievis, kur runājušās skolās tādā. Jā, bet arī šobrīd, ja mēs paskatāmies, ko mēdī rāda mums, ka ir kaut kādas nesaskaņas starp krieviem un latviešiem, tad vai šīs nesaskaņas kaut kā īpaši izjūt arī tu sevi? Īstenībā nē, es nejūtu. Pēdējo, ko es uztaisīju reportāgu 25. un, redzu, ko tur raksta visi šitie, nezinu... Anonīmie. Jā. Es jūtu, ka ir kaut kāda nacionāla, nezinu, kā to izskaidrot, problēma, maza problēma. Jo, ja kaut kāds tur bērns raksta, ka esmu krievs, man jābrauc prom no, jūs zināt, Krievijā un tā tālāk. Es saprotu, ka viņa ģimene arī notiek, viņš to runā, tāpēc, ka viņa ģimene tā runā. Ģimene runā varbūt tāpēc, ka šitie politiķi un tā tālāk cenšas kaut ko издарить, не знаю, издарить, не издарить. В общем, у меня не было никогда проблем с латышей, никогда там не дрался с латышами из-за того, что я русский или латыш. И зла не держу на тех, кто там комментирует меня по этому, это все мелочи жизни. Starp citu, kā krievu izpildītājiem ir Latvijā ar radiostacijām, ar televīzijām, vai ir kur izpausties, vai ir kur šos klipus rādīt un savas dziesmas? Nav. Galīgi nav, ja tur jau ir miks radio vai vēl kaut kas tā. Tas nav hip-hopa raidījums, tas vispār ir jaunu talantu raidījums, kur tā hip-hops, nezinu. Tikai Latvijā noticis vienreiz, šajos pēdējos 15 gados ir tikai vienreiz Latvijā noticis reāli tā, kad kāds hip-hop mākslinieks šeit ir izlīdzis un kļuvis populārs, viņam ir sākušies koncerti, viņam ir bijuši atbilstoši honorāri. Tas tikai vienreiz mūžā un tikai viena konkrēta iemesla dēļ. Tas ir izpildītājs viņa plagiātu, un tāpēc, ka viņš no normāla hip-hopa aizgājis ļoti sūdīgu, ko nevar nosaukt par hip-hop, viņš aizgājis tādu popmūziku ar hip-hop elementiem. Tā bija vienīgā reize vēsturē, ka kāds šeit tika populārs palicis, vai ne? Jā. Tas ir vienīgais fakts. Bet šita popularitāte... Nē, es nerunāju par to, es runāju par to momentu. Jā. Šeit, ja teiksim, tādā normālā formātā gribi hip-hopu laist krievu valodā, tad viņi vispār īsti nav kur laist. Un tā, ja tu gribi, lai radiostacijas tev paņem, tad tev ir ļoti jābūt, tev kleitiņi jāuzvelk rozē. Kaut kā tā. Jā, latviešiem it kā nevajadzīgs krievu reps. Un Krievija it kā klausās krievu no Krievijas repu. Un šeit tagad ļoti maz cilvēku taisa krievu repu, tāpēc arī varbūt neviens viņu nepazīst, nezinu. Krievu repam šeit esošam lokālam ir grūti sev parādīt un pierādīt. Viņš jau pēc kvalitātes var būt normāls. Bet, ja viņš neizies caur Maskavu un neienāks šeit, tad viņam praktiski šeit vienalga, viņš kvalitīvs vai labs priekš formāti ir, vai viņš tur labā līmenī ir. Viņu tādu nepieņems, teiksim, pieņems bāstoru viņas formāti, tur vai vēl kādu. Bet, ja tāds pats treks tiks ierakstīts no šeit esoši izpildītāji, tad viņš pateiks, ka tas ir pārāk smags.
Tas ir pārāk ne mainstreamīgs, ne pārāk formātam atbilstoši. Bet kā ir ar Johnny Boy? Johnny Boys ir arī, es domāju, ka atsevišķs moments ļoti daudz jau, teiksim, arī īsti klausītāji viņi neuzskata īsti par hip-hop formātu esošu izpildītāju. Nu, tāpēc jau, teiksim, tas arī ir vēl viens, teiksim, fakts, kāds varētu būt mainstream hip-hops, bet tajā pašā laikā jau viņš nav arī galīgi popsīgs, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas brīnās, kāpēc viņš ir izlīdz, bet tajā pašā laikā, es teiksim, neteiktu, ka es tādu formātu klausos, es viņu noteikti neklausos, bet es tādā bet vispār par to, ka viņš kaut ko sasniedz, tas ir apsveicam, tas ir labi, jā. Es neesmu kaut kāds tur skauds, kas tagad domā, oi, tas mazais puika te ir izlīdz. Es nezinu, ko viņš izdarījis ir forši, bet vai tu man prasi, vai es ikdienā tādu formātu klausos, un man tas patīk, es tev noteikti pateikšu, ka nē, tas nav tas, ko es klausos, bet ir auditorija, ir cilvēkam tas patīk, man tas ir vajadzīgs. Cik es zinu, tu pats arī mēģināji kaut kāds ar Krieviju kā OZ. Jā. Kāds tev bija mērķis, un vai tev izdevās šo mērķi sasniegt? Bija mērķis tāds, ka mēs būtībā gribējām, ka bija closing, teiksim, uz austrumu pusi kustināt, gan arī paralēli tam klipos visur arī tas viss ir redzams, un tā arī būtu vieglāk arī, teiksim, šim te brandam atpazīstam un tur kļūt, gan arī, teiksim, man pašam, bet, tur ir skaidrs, ka tas ir tā, kad pirmām kārtām man jau pašam tas barjeri bija liela priekšā, tomēr tam, ka man bija tā nav man pirmā dzimtā valoda, man ir tomēr grūti, ja man ir baigi jākoncentrēs, lai es kaut ko varētu radīt. Krieviski tas ir viens, un otrs, kad otrs tas, ka tev ir jābūt Maskavā, un trešais, ka tev ir jābūt labam levelam, un certais, ka tev ir pastāvīgi baigi jāstrādā uz to. Es, teiksim, uztaisīju vienu klipu, uztaisīju divus klipus, trīs, es viņus, teiksim, caur rap-rūpu prezentēju, bet tas ir tā kā maza pile okeānā, teiksim, tas ir, tā, ka šodien tu esi, bet rīt tu neesi, vai arī jābūt ir ļoti zīmīgam, kaut kā jāizceļās. Tas formāts, ko es uztaisīju, viņš ne ar ko tik izteikti neizcēlās uz kopējā fona, ja? Un tāpēc arī būtībā es tur pazudu tā kā var teikt, jā, viena maza pila okeānā. Tas arī bija tas galvenais iemesls, kāpēc, teiksim, man bija grūti un īsti neizdevās tas. Jā, par to dzimto valodu. Tagad ir tāda interesanta tendence. Labi, nav tās sadarbības tik daudz, bet skatos, ka jaunie pārsvarā izpildītāji cenšas, kas nav viņa dzimtā valoda, repot arī citā valodā, tur angliski, krieviski. Kā šo tendenci tu varētu izskaidrot, kāpēc viņi tādi ir iezīmējusies? Kad latvieši izpildītāji krieviski ne? Jā. Un kāpēc krieviski, piemēram, nelepo latviski, bet tieši otrādāk vienmēr parasti? Es ļoti brīnos, jo patiesībā, krievisks raps, viņš jau ir tādā līmenī attīstījies, ka kādam latvietim tagad krieviski sāk rapot, tad viņam ir no rīta līdz vakaram jākop tas stils. Viņam ir māc, ka jāaizmirst skola, jāaizmirst darbs un jānododās tikai izkopšanai. Es neticu un es baigi neesmu redzējis te daudz latviešu, kas tagad krieviski kaut ko dara un labi dara. Paldies Dievam, viņi ir tikai 3 kādi. Jā, es pat nezinu, jo tas nevar tā noties. Angļu valoda arī. Mēs paši kāds fakti bijām ar mums, bija tas tāds iekšā, kad vajag angliski, jo nebijām pat latviski izsākuši, bijām tikai angliski dzirdējuši to visu, bet ja tu tā loģiski padomā un tu gribi to pilnvērtīgi darīt, tad tev vajag tomēr tai būt, lai tas viss naturāli un dabīgi nāk no tiem ārā, tai būtu jābūt tev kā pirmai valodai tomēr, vai arī tev ļoti pamatīgi ir jāizkop tā valoda. Tu nevari šeit Rīgā sēdēt un runāt Harlemas slēngā vai Ņujorkas slēngā. Kā tu to panāksi? Tu nedzīvo, tu to nezini. Tas ir pilnīgi savādāk. Tu vari, protams, uztaisīt tādu super clean, pareizo Eiropas rapu bez slēnga, bez nekā. Varbūt tas ir jāaizies, bet tomēr, grūti tā teikt. Hip-hops jau parasti ir, kā saka, ap viņu vienmēr kaut kāda netradicionāla bišķiņa valoda tiek iesaistīta rapā, un tāpēc, ja tu ar tādu parastu, pareizu 12 klasēs izskolot angļu valodu, tad mēģināsi rapot angliski, man liekas, tur nekas prātīgs nesanāks. Tad jāpadzīvo kādi 10 gadi Amerikā, es domāju. Tad var arī atgriezties šeit un rakstīt kaut ko. Kāpēc neskaties to krievalodīgie nav mēģinājuši latviski repot?
Nu, es nezinu. Kurš? Reis. Jā? Es nedzirdēju. Nu, tāpēc, ka grūti. Nu, varbūt kādu dienu es kaut ko uzrakstīšu latviski, lai iedot savu cieņu visiem. Tādiem kā Oziks, nu, vispār ļoti forši. Man liekas, ka viņam nav tik liels akcents, nekā Krievijā ir kaut kādi reperi, kuri vispār es nesaprotu, ko viņi runā. Oziks diezgan labi runā krieviski. Bet, zināmā, Krievijas tirgus arī tāpat, kā prasīja man, kāpēc neizlien. Tur ļoti bieži vispār nesaprotamā kārtā izlien kaut kas tāds, un ir ļoti daudz censoņu, kas tur jau gadus 5 tur mauc un neizlien. Tas tāds neparedzams tirgus. Tur viss kaut kā notiekās, jā. Bet par to, ko tu pieminēji, kāpēc latviski, nu vispār latviešu valoda ir ļoti, tieši priekš krievu cilvēkiem, tieši, kam ir pirmā valoda, krievu valoda, viņiem ļoti nepateicīgi latviešu valoda, ir visas nobeigumi, visas ir ļoti sarežģīti, jo cik es runāju bieži vien ar krieviem, kam ir pirmā valoda krievu, viņiem vienmēr ir ar locījumiem mazliet problēmas, tas ir grūti, tāpēc arī es domāju, ka mēs tik drīz nesagaidīsim. Tieši tā, kā AND teica, viņš var tīri respektām atdot cieņu valodai varbūt un izpildītājiem un valstī, kurā viņš dzīvo, bet tā pilnvērtīgi, lai to darot, tas ir ļoti sarežģīti. Krieviski runājušiem ir nepateicīgi mācīties latviešu valodu. Nu, tā ir, jā. Un nobeigumā, kādu jūs redzat, varbūt tās tuvākā nākotnē šo situāciju starp latviešu un krievu repu Latvijā? Mēs taisām dokumentālu filmu par hip-hopu Latvijā. Un cik es saprotu, mums šajā gadā, kaut kur vasarā vai vasarā beigas, rudenī sākumā, mēs prezentēsim mūsu filmu. Gribam uztaisīt tādu open air tusiņu lielu ar dažādiem viesiem un tā tālāk. Un galvenais mērķis ir parādīt visiem, kuri nodarbojas ar repu, grafiti, b-boying un djing, lai viņi visi redz tos, kuri ir nodarbojas ar citu mākslu, jo, piemēram, b-boyam ir savi tusiņi, grafiti mākslinieki vispār tur kaut kur pagalmās slēpjas, jā. Maskās. Jā. Un lai viņi visi būtu viena filmā, visi redz, ko šitie taisa dara tam grafiti, šitie danso. Jo mums īstenībā ir kaut kādi apmēram 5 cilvēki, kuri ir pasaules līmenī savā jomā. Un tas ir ļoti svarīgi. Un ir momenti, par kuriem es tagad nerunāšu, bet mēs šeit Latvijā esam it kā vieni no pirmajiem, kuri saka nodarbot, vispār kultivēt hip-hop kultūru Soviet Latvijā. Mēs esam pirmie, kuri vispār breiku un grafiti paņemam no... Iedevu tālāk citām Krievijā esošām valstu pilsētām, domāju. Jā, bet tas būs jau filmā. Jā. Un kā tu domā, tuvāko laiku kaut kas mainīsies? Es domāju, ka, kā jau es teicu, tas jau ir katra brīva izvēle. Šeit esošie latvieši un krievi, es domāju, ka noteikti savā starpā nekādus baigos konfliktus neatrod, un viņi jau īsti nav. Vienkārši ir tīri patikšana vai nepatikšana. Kādam patīk tas, viņš ar to sadarbojas, kādam nepatīk tas, viņš ar to nesadarbojās, vai tādas kaut kādas baigās tur globālās sadarbības vai kādu projektu būs. Es domāju, ka diez vai viņi būs, bet tas, kad kāds feats varētu kādam ar kādu būt, tas jau ir pilnīgi iespējams, un kāpēc nē, teiksim. Tādā līmenī tas noteikti varētu turpināties. Kam ir konkrētas simpātijas vienam pret otru, kaut kādas tīri savas nodarbes līmenī, tad noteikti viņi var atrast kopēju valodu un ierakstīt kā trēku. Jā,
Tāds lūk bija šoreiz šis tematiskais raidījums par krievu un latviešu repu Latvijā. Un tad, skatāmies nākošos raidījumus. Atā! Hey, yo, let's do it like this. Come on, bring it in.